Daži individi ir varējuši glazēt sava nama dakstiņus. Tas tomēr ir prestiža statusa jautājums, jo no funkcionālā viedokļa tas īsti nepieciešams nemaz nav. Ir apavi, zooarheoloģiskais materiāls un koku trauku fragmenti. Zooarheoloģiskais materiāls arī tiek vākts, jo tas ir milzīgi interesants informācijas avots par seno pilsētnieku diētu un saimniecību. Ir pāris objekti vecīgāk, kur šie dzīvnieku kauli bija sacirsti smalki, tātad viņš ir izvārīts līdz pēdējiem, lai dabūtu šo pārtiku. Ja šeit to redzēt, nav tik traki. Arsenāla iekšpagalmā, kuras paliekas tika pētītas, atrada nelielu kultūras lāņu ieslēgumu, kas bija diezgan bagāts ar 17. gadsimta krāsnes keramiku. Te mums ir 3 tipa zaļi glazēti manierisma mākslas, tā teikt, paraugi. Katrs no cita tipa krāsnes podziņa. Šis ir ar tā saucamo treljāžu, tie 4 lapu āboliņu motīvu. Pārsteidzošā kārtā tikai dažas monētas. Šeit ir viena no tām. Zviedrijas karaļa Kārļa 11. Rīgā kaltais šiliņš jeb solīts. Bieza bija saucamā 3. kārta, kas bija Arsenāla celšanas laika būvgruži, kuros atrada nedaudz senāku materiālu, šo te 18. gadsimtu. Tāds diezgan interesants ir saucamais Delftas tipa fajans. Tas nosaukums nāk no pilsētas Nīderlandē, un tad viņi sāk gatavot Lielbritānijā un citur arī. Šāda tipa apgleznojums, šis izglazūras zīmējums nav redzēts. Acīm redzot, tās varētu būt stilizētas zīves. Jā. Kas bija pārsteidzoši, tad, protams, sākot darbus, tika sagaidīts, ka būs vairāk liecības, kas saistās ar šo militāro mantojumu, kā jau arsenālam. Pagaidām izskaidrojumu man nav, bet tādas tika iegūtas samērā nedaudz. Šeit mēs redzam musketas lodi no pagraba. Tā ir bijusi ielādēta, šeit ir lādspieķa nospiedums. Un tā ir arī jau tikusi apstrādāta pirms šaušanas, ir šī lējuma kājiņa novīlēta. Blakus ir no iekšpagalma pistoles lode, tur šī lējuma kājiņa nav novīlēta. Ja. Šie te 3-kāju rokturi un 3-kāju kājiņas, šeit arī viena. 3-kāji augšējā izmantošanas kronoloģiskā robeža ir 18. gadsimts. 19. gadsimtu pārstāv šis te brīnišķīgais fajansa šķīvis, gandrīz vesels, jāiet vēl pameklēt vēl pāris trūkstošās detaļas. Viņš bija tieši profilā, arī iekšpagalmā. Diemžēl bez zīmogiem, bez nekādiem izgatavotāju logo, bet pēc tipoloģijas, protams, mēs to noteiksim. Arsenāla tagadējā ēka tiek celta 1820. gadu beigās un 30. gadu sākumā tā jau ir pabeigta. Ir diezgan daudz liecību, kā šī ēka ir izmantota, daļai arī kā noliktavu, par ko liecināja pārsteidzoši daudz preču plombis dažāda tipa līdz pat 20. gadsimtam. Te ir cariskās Krievijas plombis. Jā, tur ir kaut kādi ar papīra tirdzniecību saistīts, ar vīna produktiem, un šī vēl jāpēta, kas tieši tur ir glabāts. Pilsētnieku nozaudētais, šis ir tāds apaukrējuma buņģiņi. Jā. Īstenībā šīs materiālas kultūras liecības no tiem 20 gadiem arī jau vairs tik daudz nav, un kādreiz arī to pētīs. Vēsture ļoti viegli kļūst par dažādu, arī, diemžēl, politisku manipulāciju upuri. Un tad ir ļoti, ļoti svarīgi, cik korekti mēs šo daļu izdarām un nododam tiešām faktus, nevis visādas pieņēmumus, spekulācijas, un tā jau, ko var mūsdienu sabiedrība tad aktīvi lietot.